šādi izskatās downpipes. Šitai Audi S6. Tas ir jaunākais modelis. Un viņai šitais ir vadībās bloks. Tiks uzstādīts downpipes, pārprogrammēts DPFs, EGRs, AdBlue un pacelsim jaudā. Tā mašina pirms tam mums bija uz jauda stenda. Mēs izmērējām viņam jaudu un redzējām, ka DPF pretspiediens diezgan paliels, lai nesabojotu turpmāk turbīnu un to pašu kvēfiltru, nolēma īpašnieks uzlikt downpipe šādu. Audi ir noņems DPF filtras. Šeit redzat, ka tukša tagad trūbā. Vot šādi izskatās. Es tagad cenšos izskrūvēt ārā temperatūras sensorus. Ceramies, ka atskrūvēsies, nenolūzīs. Downpipe kvalitāte nav slikta. Viņš maksāja kaut kādi aptuveni 250 eiro, salīdzinot, kur citi tirgo diezgan krietni dārgāk uz tai mašinai. Un šādi viņš izskatās. Pēc izmēra apakšā ir DPF, 2 DPF viņam. Augšā ir downpipes. Diezgan laba kvalitāte. Pārskrūvēsim turītas temperatūras sensorus, saliksim iekšā. Un šādi izskatās uzstādīts downpipes. Ideāli, ne? Kā tev patīk? Salikam jaunas skrūves, blīves jaunas. Satīrējam visu no visam pusēm jauni savienojumi. Temperatūras sensori no abām pusēm. Čotka, vai ne? Un nākamā gada šito atpakaļ uz skate. Atskrūvēju, saskrūvēju, izēju skatinēm ārā atkal lieka downpipe. Fails ierakstījies Audi. Viņš ir 3 litri biturbo. Šitais ir jaunākais modelis ar 320 zirgiem. Nav tas, kas ir 313. Tas, kas ir 313, diezgan kaprīzni un tur ļoti daudz problēmas ar būstiem, ar spiedieniem, bet šitai mašinai krietni labāk. Mēs viņu testējam uz jauda stenda un bija viss ok. Šobrīd ir pārprogrammēts, liekam iekšā un pārbaudam. Iztestējam Audi, uztaisījām data logus. Un parādīt, tad kas mums tagad sanāk. Stāstīt, cik mums ir injection quantity pie maksimālās jaudas 100, ne? 79, 99. Stabili 100. Stabili sautāks pie lielās slodzes, viņam injection quantity, cik ir boosts mums pie slodzes? 2,4 tīrais. 2,4 tīrais, jā. Forši, un kas mums tālāk mums ir... Atmosfērai spiediens ir ideāli kārtībā, gaisa masas mērītājs strādā ļoti forši. Pēc tam, kas mums ir griezes moments, skaitās 750 griezes moments. Target un aktuāli 750. Es šitai mašinai sakārtoju 750 griezes moments un 350 zirgspēku šobrīd ir tai mašinai. Tā kā pat arī pēc datam logiem var redzēt, kad fails ir uztaisīts ideāli. Mēs viņam ļoti labu failu sakārtojam. Tātad, ko mēs viņam izdarījām? Mēs viņam uzstādījām downpipe, ko īpašnieks pats nopirka, izņemam kvēffiltru, ielikam downpipe, atprogrammējam DPF, apstādinājam to saucamo regenerāciju, izslēdzam EGR vārstu, atslēdzam AdBlue sistēmu un pacēlējam jauda. Jaudu mēs uztaisījām viņam 750 grieze un 350 zirgspēki. Šobrīd, un kāpēc mēs vispār izņēmām ārā to DPF filtru, jo tā mašina bija pie mums uz jauda stenda, atbraukuši uz pilnvērtīgu diagnostiku, un mēs konstatējam to, ka viņam ir problēma ar kvēffiltru. Pretspiediens baigi liels. Tad, kad testējam uz jauda stenda, vispārējais viss bija kārtībā, izņemot kvēffiltra. Jo, laikam, kvēffiltrs bija kaut kur ņemts mazgāts, bet tie, kas mazgā, viņi pilnvērtīgi nevar tik pārbaudīt, kā mēs pārbaudām tik precīzi datus. Ko mēs tad redzam? Un vēl
beigas temperatūra līdz 31 grādam ieplūdies šī temperatūra, tā ka tur problēmu arī ar pārkaisēšanu nav. Fairls ir ideāls. Jauku dienu jums visiem. Čau!